Sitten, jā. Nu, ja var sakot, tādu veco arodu pratējs, tā laikam būtu pareizāk sakot. Tādu veco arodu pratējs, ko jebkurš zemnieks savā sētā veica nepieciešamos darbus. Bija auklas. Visi ziemas vakari bija aizņemti. Savija pavasarim visai vasarai auklas, jo darba sezonā ap auklu vīšanu nebija laika zemniekam noņemties. To visu veica ziemas garajos vakaros. Bija tāda tautu dziesma, citi puiši pīckas vai es baroju kumeliņu, jā, citi pīckas mīdzināja, es rozīšus kustināt. Nu, vispirms jau bija jāprot pātagu novīt. Ja? Mazliet nolietojusies. Aha, mazliet izdevās. Aha. Grožiem izmantoja labākus linus, lai tie groži būtu stiprāki, tad, lai beigās vajadzīgi bija striķi arī pinekliem. Latgalē no linu auklām gatavoja vīzes, ko vienkārši sauc petērnis, ja, lai tās varētu nesāt ziemas apstākļos. 2 pāri vilnes zeķes un nauds virsū un sniegs, kā es saku, niekšēni ārā. Tā kā es uz skolu staigāju. Māsai arī biju uzmeistarojis. Nu, nebija citu. Bija jau šitie, jā, bija jau, ja sevišķi krievu tautības cilvēki šitos velteņus taisīja no aitas vilnas, bet, ģimenes taču lielas bija un tās vilnas jau var, cik tur tās bija, bet visiem jau pa mežu ar tādiem velteņiem taču nestrādās. Latgalē, ka par petērnis, laikam, ka pīšana, pamatā tas jau vārds, un petērnis, nezinu, tā jau auklu vīze, vīze, redzat, tas jau te rādīju, lūku vīzes arī ir, ja? Tur tās mazās lūku vīzītes no kārku lūkiem vai no liepu lūkiem pin. Lūk, šitās auklu vīzes, ja viņas teica Latgalē petērnis, tad es nezinu, kur nes tāds, kā saka, nosaukums. 7, tā, kas tur. Es domāju, tā 14 jau gadu bija, kad kā saka, pats sev uzpinu. Jau grūtāk jau bija ar to cirvi to uztaisīt līstīt, jo tas cirvis jau pārāk tā neklausīja laikam. Tādā veidā es ar tā vīzēm iesāku. Kurējās krāsnis parastā, maizes krāsnis, kā teica, jā, un tā sēdot pie tās varēja tā atcerēties. Siltas domas tādas pilnīgi dabīgi, jā. Rokas pašas pa sevi darbojas, nav tā pārāk jau jādomā, jāskatās. Jāskatās ir, bet, automāts jau tas darbiņš ir tā iegājies. Tad līdz šai baltai dienā pa kādai jānopina. Ja jau šitā zole noplīst, tad uzliek jaunu. To noārda, uzliek atkal šito līsti iekšā un uzliek jaunu. Bet jau beigās jau te pēc kara sevišķi kaut kur bija dabūjuši šitos automašīnu riepas kādu gabalu un šuja klāt. Tā jau tas jau bija, zole jau bija lielāku mūžu kalpoja. Tikko siltas noņemtas no līstes. Labi rīvēja kājiņa masē. Griezties.
šī ziema kā reizi šitādiem apaviem būtu pa kērienam. Jā, atceros bērnību, kā staigāja pareizi. Ot atceros tiešām, jau mazliet garākas jābūt.